Esi sveicināts šajā ārkārtīgi augstajā ziemas dienā. Parasti mēs kopā veidojam dažādus eksperimentus. Un kas šoreiz tev ir padomā? Sveiks! Es tev pastāstīšu par fasādes materiālu, kurš ne tikai viegli kopjams, bet montējams arī augstās ziemas dienās. Wow. Šie ir šķietrcementa apdars dēļi, cedrali. Taisīti viņi ir no cementa, smilts, ūdens un PVA šķiedras. Viņi ir viegli montējami, var veidot ventilējumu fasādi, gan viegli kopjami, gan ilgmūžīgs materiāls. Piemēram, krāsai viena garantija ir 10 gadi. Tas nozīmē, pēc 10 gadiem arī iztīsies tāpatās kā šeit uz paletes šodien. Kā ar tām krāsām, piemēram, ja gribās izvēlēties kaut ko mazliet optimistiskāku nekā? Standarta paletē mums ir 32 krāsas, tā kā es domāju, kaut ko optimistisks arī tur varēs atrast. Noteikti, jā. Jā. Un ja arī pēc, piemēram, 20 gadiem tev apnīk optimistiskā krāsa, nokrāso sarkanu vai melnu un būs atkal kā jauna. Es tā ceļu viņu un grozu, un viņš tāds diezgan elastīgs izskatās. Kā ar šito lietu? Jā, materiāls ir viennozīmīgi elastīgs, un pateicoties tam arī var veidot liektas formas. Tautas valodā sakot, der arī apaļām mājām. Der arī apaļām mājām. Šeit mēs varam redzēt materiālu dabā. Šeit ir veidot ventilējumā fasādi. Ventilējumai fasādē priekšrocības ir tās, ka viņi saglabā labāk mikroklimatu telpās. Tātad ziemā būs siltāks, vasarā vēsāks. Materiāli var likt kā vēlaties, horizontāli, vertikāli, skuiņā, dažādi tikai iztēles jautājumi. Nu, tāds nezinātājs, tā kā es varētu arī pilnīgi mierīgi sajaukt ar krāsot koku, vai ne? Raksts atkārtojās ik pa 36 metriem, tā kā principā jebkuras fasādes uzliekot, viņš iztīsies tiešām dabīgs un katrā vietā būs mazliet savādāks. Vispār, ja vēl ir dažādi tie mākslīgā koka materiāli, ir arī plastmasas. Tie ir pilnīgi dažādi materiāli, viņus absolūti nevajag salīdzināt, jo šim, kā minēja, krāsas garantija ir 10 gadi šādam materiālam un kalpošanas laiks ir 50 gadi, ko, bieži vien nevar teikt par plasmasas dēlīšiem. Jā. Un tāpat šiem mums ir pieejami visi profili stūri, ārējie, iekšējie, starta profili, lai tas veidos iztītos tās nobeigts. Te jau ir iesākts likt stūra profils, un te dziļumā ir arī iekšējā stūra profils. Es skatos, šeit arī ar šo materiālu ir noklāta vēja kaste. Šis ir viens no labākajiem risinājumiem vēja kastēm, jo kurš pēc 10 gadiem grib nomāt sastatnes, krāsot tur augšā, ņemties, pat ja nav fasādi montēta, tik un tā vēja kastes bieži vien tik izvēlās no šķietrcementa dēļiem. Elvi, kā ir ar šī materiāla zāģēšanu? Materiālu var uzmontēt pats, tas tiek bieži darīts. Jāzāģē ar speciālu ripu šķietrcementu griešanai, kas ir nopērkami lielākajos būvniecības veikalos. Kā ir ar rokas zāģi? Var sazāģēt? Nē, nevar, to gan nevarēs. Kā ir ar to montēšanu, Elvi? Vai tiešām nav jauru caurumu? Tiešām nav jauru, bet varbūt tu vēlies pamēģināt tad pats. Vienkārši ņem skrūvi un skrūvē iekšā. Tik vienkārši, jā. Neko citu. Mēdz jau teikt, ka iet iekšā tā kā sviestā, bet šis tā kā koka aptuveni būs, ne? Tieši tā. Kā īsti ir ar to tīrību? Jo, piemēram, šeit tā īsti labi neizskatās. Te neizskatās īpaši labi, jo te vēl notiek būvdarbi un attiecīgi būvniecība ir netīra lieta. Un kas notiek pēc tam? Pēc tam parasti tiek mazgāts ar augstspiediena mazgātāju, vienkārši nomazgāt. Mums šodien nav augstspiediena mazgātāja, mēs vienkārši paņemsim ar lupatu un ūdeni. Visi netīrumi ar vieglu rokas kustību ir notīrīti. Jā, šādi var arī iekšdarbiem lietot šo materiālu. Starp citu arī tiek reizēm izmantots interjerā. Protams, ar augstspiediena mazgātāju tas būtu stipri vieglāk izdarāms, bet arī šādi to var darīt, kāpēc ne? Ja mēs tā visu sasumējam kopā, tad labās īpašības ir? Ir tātad ilgmūžīgs, fasādi jums kalpos ar 50 gadiem, viegli kopjams un viegli montējams. Ja es gribu šādu fasādi, kur man meklēt? Vislabākais būtu apstīties internetā Eternit.lv. Tur būs gan mani kontakti, gan kur var nopirkt materiālu un visu nepieciešamā informācija.